Jā, labrīt visiem! Sveiciens šajā gadā. Man ir tas gods atklāt šo jauno šī gada 25. gada darba sesiju, kas ir Lanija Profesionāla kluba webināra ietvaros. Šī prezentācija plus mīnus tāds nedaudz tāds ieskats par to, godīgi sakot, lielo darbu, ko mēs pagājušajā gadā esam izdarījuši. Protams, interesantas bija arī reakcijas. Pirmās, kad mēs viņu noprezentējām Rīgas domē, pašvaldībā, tur daži naski domas deputāti darboņi, nu, pareizi sakot, domas deputāti, varbūt daži vai viens vai divi cilvēki pamanīja tādus mūsu priekšlikumus kā teikt, viņus nodefinēja, ka to mēs esam izteikuši mēs kā Lanīda. Žēl, protams, ka viņi to tā publiski nepublicē, ka Lanīda to ir ieteikusi, jo tā būtu ļoti laba reklāma Lanīdai. Viņa tikai minēja, ka tā ir kaut kāda liela ietekmīga organizācija. Man prieks, ka mūs, kā teikt, nosauc par lielu ietekmīgu organizāciju. Tas nozīmē laikam, ka tādi mēs arī esam. Tāpēc ņemiet par labu un izmantojiet iespēju, ka, kad jūs komunicējat ar cilvēkiem, pieminēt planītu, pieminēt to, ka mēs esam ietekmīgi un mēs varam izdarīt daudz. Ok, tā tad kopumā tas ir pārskats par to, ko mēs esam izdarījuši. Tā tad tas Lanīdas priekšlikumi Rīgas centra attīstībai. Un varbūt īsumā tad sāksim. Tāda kopumā par pilsētu, tāda gadu tūkstošiem kopš laikiem, kad cilvēki sāk tirgoties, pilsēta ir atradušās uz tirdzniecības ceļiem. Tā arī izveidosies Rīga. Un loģiski pakārtot tam visam, ka pilsētā, kurā izmirst tirdzniecība, lēnāk vai ātrāk viņa pat par sevi izmirst. Tirdzniecība uzņēmējdarbība kā upe, tā plūst tur, kur tai ļauj. Un tad zaļo un plaukstā tās karstas, kuros šalo bērnu balsu un aug pilsētas. Skaisti teikt. Kurā virzienā tad dodās Rīga? Tātad virsmērķis Rīga cilvēkiem. Rīga ir rosība, aktivitāte, dzīvīgums, centrs, kā publiskā zona turismam, birojiem, uzņēmējdarbībai, kustībai, skaļumam, rosībai. Mierīgā, klusā vide, tas ir prom nedaudz no centra. Tātad īstenībā tika izveidotas tās darba grupas kopā ar mūsu partneriem, ar kuriem mēs sadarbojamies, tikāmies. Tās grupas ir ārtelpas mobilitātes grupa, attīstības grupa, īpašumu grupa un nodokļu grupa. Kopumā darba grupas nostrādāja 21 sesiju, 32 stundas, un šo grupu darbu rezultātā tika izstrādāti 57 priekšlikumi. Un te mēs redzam arī tos dalībniekus, ka mēs neesam tikai Lanīda, bet ir komiteja, valdes priekšstādātājs Aigars Šmits, Rīgas dome, LTRK, Rīgas sami, valsts nekustamo īpašumu, grupa 93, Latvijas restorānu biedrība Rīgas centra attīstībai, uzņēmēju konsultatīvais centrs, Rīgas pilsētas arhitekts Pēteris Ratas, Rīgas uzņēmēju biedrība un arī citas lielākas vai mazākas organizācijas un varbūt kādi individuāli cilvēki. Tā kā šeit man jāuzsver to, ka šeit nav radušies tikai priekšlikumi no Lanīdas, bet šie priekšlikumi radušies kopā mums strādājot ar vairākiem sadarbības partneriem. Kas tad ir Rīgas centrs? Ja? Mēs runājam šobrīd par šo apjomu. Ļoti aptuveni, protams, mēs tur varētu precīzāk vilkt pa ielām, kas ir Rīgas centrs, kas ir aktīvais centrs, kas ir klusais centrs, bet mēs runājam orientējuši par šo teritoriju. Tātad, kas nosaka, kāds būs Rīgas centrs? Tad tas ir cilvēks. Primāri ieskicējam to, ka cilvēks nosaka to, kāds būs Rīgas centrs. Pirmkārt, cilvēks kā iedzīvotājs, kas piedalās pilsētu vides izveidē ar savu klātbūtni un ikdienas paradumiem. Otrais, cilvēks kā patērētājs, veido pieprasījumu pēc dažādiem produktiem un pakalpojumiem, kas nosaka, kuri uzņēmumi un veikali spējas veiksmīgi darboties centrā. Treškārt, cilvēks kā īpašnieks,
tiešā veidā nosaka Rīgas centra ēku teritoriju estētiku, funkcionalitāti, tekstisko stāvokli. Un cilvēks kā uzņēmējs, cilvēks kā biznesa organizētājs rada centrā dažādas darba vietas, atver jaunas uzņēmumus, veido piedāvājumu, kas piesaista gan vietējos, gan turistus. Apkopojot secinām, ka Rīgas centra attīstība nākotnē nozīmē dažādas lomas, ko iedzīvotāji uzņems pilsētā. Dzīves telpa, patērētāja, īpašnieku, biznesa veidotāja lomas miedarbojas, veidojot Rīgas centra identitāti, vidi, izaugsmas iespējas. Kas ietekmē cilvēku Rīgas centrā? Pirmais tā ir satiksme. Te attiecīgi punkti, ko mums vērts pieminēt, tas ir autostāvvietu pieejamība, autostāvvietu skaits, un to atrašanās vieta ietekmē gan Rīgas centra apmeklētāju plūsmu, gan dzīves kvalitāti. Automašīna daudzums var radīt sastrēgumus, piesārņojumus, bet labi organizēta autostāvvietu sistēma var būt nozīmīgs komforta faktors. Sabiedriskais transports, ērts un bieži kustējošs sabiedriskais transports ļauj cilvēkiem viegli pārvietoties, samazina nepieciešamību pēc privātajiem auto. Tas veicina arī mazāku sastrēgumu un piesārņojumu līmeni. Velospēdu alternatīvās var pārvietošanās iespējas, veloceliņu, skrējēju noma un cita alternatīva pārvietošanas veidi nodrošina pilsētniekiem iespēju kustēties veselīgi un videi draudzīgi. Un ērta un droša infrastruktūra esamība mudina cilvēkus vairāk izmantot šos transporta veidus, mazot automašīnu izmantošanu. Nākamais ietekmes faktors - troksnis. Satiksmes radītais troksnis, protams, automašīnas sabiedriskā transporta kustība rada troksni, kas traucē, kas rada diskomfortu. Nākamais naktdzīvu un izklaides vietu troksnis. Rīgas centrā, kur bieži atrodas dažās izklaides vietas, arī nakts troksnis var būt problēmas iedzīvotājiem. Tur jārūpējas par skaņu izolāciju, laika ierobežojumiem, jāorganizē tos pasākumus, lai līdzsvarotu centra dinamiku un dzīves komfortu. Trešais - vides kvalitāte. Tīras ielas, kas viennozīmīgi ir nepieciešams. Regulāri pilsētas centra ielas, ko bija tīrīšana, iedzīvotājiem rada estētisku, pievilcīgu, pieejamīgu vidu, tīras vielas, veicina pozitīvu pieredzi un samazina arī piesārņojuma netīrumus. Svaigs gaiss, zaļa un pievilcīga vide. Nākamais - drošība, sabiedriskā drošība, policijas klātbūtne noteikti rada drošības sajūtu. Sabiedriskās kārtības uzturēšana veicina uzticību un komfortu pilsētā arī. Apgaismojums un kameras, labi apgaismotas ielas, drošības kameras mazina noziegumu risku, attiecīgi cilvēki jūtās drošāk. Sociālā palīdzība, sociālās atbalsta programmas cilvēkiem, kas nonākuši grūtībās. Te runājam par to tēmu. Mazliet varbūt nevienlīdzība, līdz ar to arī potenciālā sabiedrības spriedzi. Infrastruktūra un pakalpojumi. Izglītības veselības aprūpes iestādes Rīgas centrā, tuvi un pieejami veselības aprūpes centri, slimnīcas, aptiekas, kā arī izglītības iestādes. Tie visi ir nozīmīgi dzīves kvalitātei, padarot pilsētas centru ērtāku ģimenēm un cilvēkiem ar dažādām vajadzībām. Sabiedriskie pakalpojumi, pašvaldības pakalpojumu pieejamība un efektivitāte, piemēram, ārā atkrituma apsaimniekošana un infrastruktūras uzturēšana, ievērojami ietekmē dzīves kvalitāti. Veikalu ēdināšanas vietas, vietējo veikalu kafejnīcu un tirgu pieejamība ļauj cilvēkiem viegli apmierināt savas ikdienas vajadzības, kas uzlabo viņu dzīves kvalitāti un komfortu. Nākamais - kultūras un izklaides iespējas, kultūras iestādes pasākumi, teātri, koncerta zāles, izstāžu zāles, muzeji un citu objekti ļauj cilvēkiem, iedzīvotājiem un pilsētas viesiem baudīt dažādas aktivitātes un piepildīt savu brīvo laiku. Publiskie pasākumi un festivāli. Pasākumi pilsētā rada dzīvīgumu atmosfēru un stiprina sabiedrības saikni. Tāpat arī piesaista turismu, kas mums ļoti nepieciešams Rīgai. Izklaides vietas, kafejnīcas, restorāni, bāri, naktklubi piedāvā dažādas izklaides iespējas, kas veicina centra pievilcību dažādām sabiedrības grupām. Dzīves telpa, mājokļu kvalitāte, pieejamība, renovēti kvalitīvi mājokļi veido pievilcīgu vidi dzīvošanai.
zaļās zonas atpūtas vietas, parki, skvēri un citi atpūtas objekti, kas ļauj pilsētniekiem atpūsties un baudīt dabu, komunālie pakalpojumi un ērtības, efektīva apkure, ūdens un kanalizācijas sistēma, kā arī ātrs internets, citas ērtības būtiski ietekmē dzīves kvalitāti. Sabiedriskā vide un kopienas gars, sabiedrības daudzveidība, tolerance, dažādu kultūru un tautību un vecumu grupu līdzpastāvēšana veido dinamisku, draudzīgu un pieņemošu vidi, kas stiprina pilsētas pievilcību un iedzīvotāju kopienas sajūtu. Kopienas aktivitātes līdzdalība, iespēja piedalīties pilsētas attīstības lēmumos, vietējās aktivitātēs iedzīvotājs satuvina un rada piederības sajūtu. Kopienas pasākumu iniciatīvas, piemēram, labdarības akcijas vai tālāk stiprina savstarpēju uzticību un iedzīvotāju līdzdalību, ko arī mēs aicinām pašvaldību biežāk iesaistīt sabiedriskās organizācijas, nevalstiskās organizācijas, tieši aptaujājot, varbūt sadzirdēt viedokļus, lai zinātu, kur mēs vēlamies virzīties. Tātad priekšlikumi, kā atdzīvināt uzņēmējdarbības Rīgas centrā. Varbūt tas ir tas galvenais, par ko mēs gribam runāt. Pirmais - daudzstāvu autostāvvietu būvniecība. Automašīnu samazināšanu centrā novietot tās uz daudzstāvu autostāvvietām tuvu centram. Protams, ka pie nosacījuma, ka uz ielas nav brīvu autostāvvietu, ja tās tiek būtiski samazinātas. Jo vairāk zemo izmaksu autostāvvietu, jo vairāk iedzīvotāju centrā. Otrais - Brīvības iela biznesa attīstībai. Kā mēs redzam, jā, Brīvības iela mums ir tādā nosacīt bēdīgā situācijā, un tāpēc mēs pieķeramies arī Brīvības ielai kā atsevišķam punktam. Priekšlikums atjaunot bezmaksas autostāvvietas uz ietvēm, kas ir tieši runa šobrīd par Brīvības ielu, 1 stundu bez maksas, piemēram, testa režīmā 1 gads. Šāds stāvvietas arī samazinātu varbūt automašīnu ātrumu, uz Brīvības ielas, attiecīgi, ierunātu satiksmi un atdzīvinātu pirmos stāvus. Līdz ar to pirmie stāvi būtu interesantāki arī uzņēmējdarbībai. Trešais priekšlikums - bezmaksas autostāvvietu tests. Bezmaksas autostāvvietas priekšlikums izskanēja, ka bezmaksas autostāvvietu mēs piedāvājam arī izmēģināt kā sestdienās, un arī darba dienās jau no 5, lai būtībā jau stāvvietas būtu bez maksas, kas palielinātu cilvēku uzturēšanos centrā pēc darba. Līdz ar to viņi būtu potenciāli patērētāji uzņēmējiem, kas darbojas Rīgas centrā. 4. - terminēt stāvvietas. Rīgas centrā stāvvietām terminēts auto novietošanas laiks līdz 2 stundām, tā skaitā elektroauto. Šis priekšlikums izskanēja tieši iemesla dēļ, ka mēs atduramies pret to, ka elektroauto aizņem ļoti, ļoti daudz stāvvietas, un daudziem bieži vien nav kur atrast un novietot savu automašīnu pašā Rīgas centrā. Tā, kā atdzīvināt uzņēmējdarbību Rīgas centrā? Ko iesākt ar tukšajiem centra skatlogiem? Te jāizstrādā noteikti vadlīnijas tukšiem skatlogiem, skatlogu galerijas koncepts. Piemēram, lai izvietotu reklāmu, par to jāmaksā, tāpēc skatlogi ir tukši. Investoriem potenciāliem vajadzētu redzēt tomēr sludinājumu, nomas maksu, kvadrātmetrus, cik liels telpas tiek piedāvāts kontaktu. Un te mūsu priekšlikums bija pašvaldība izstrādāt vienotu stilu reklāmu, sludinājumu reklāmu vadlīniju tukšiem skatlogiem. Un sludinājumu izvietošanu vai reklāmas izvietošanu piedāvātu bez maksas. Vai skatlogu galerija koncepts, vienots reklāmas sludinājums kopā kā veidojot galerijas ar gaumīgiem noformējumiem. Tā, gājēju ielu zonēm paplašināšana. Gājēju ielas eksperimenti, kā līdzīgi kā Tērbatas ielā.
Viens mēnesis eksperiments vasarā, līdzīgi kā Tarapsilā gāja iela, tāpat tās var ar citām ielām eksperimentēt, arī turpināt tos pašus eksperimentus, jo atsaucība bija ļoti laba un uzņēmēji bija ļoti apmierināti. Uh, Trešais atbalsts uzņēmēju darbībai, neuzliekot šķēršļus, piekļūšanu finansiālais atbalsts, ja telpām nav piekļuvas, attiecīgi palīdzēt tām telpām, kurām ir kaut kādas piekļuvas problēmas. Ceturtais - veicināt mazo un šarmoto uzņēmējdarbību attīstību, veicināt tādus kā suvenīru veikaliņus, ziepju ražotājus, tirdziņus, radošas darbnīcas, meistarklases, mākslinieku darbnīcas, pop-up veikals, startup inkubātori, coworking telpas un tā tālāk. Papildus finansiālais atbalsts uzņēmējdarbībai, jaunas programmas ieviešanas, piedāvājumi sekojoši. Programma uzņēmējdarbības uzsākšanai, programma esošajiem uzņēmējiem, vides pieejamības risinājumos, programma Vecpilsētas un centra pirmo stāvu nomniekiem un īpašniekiem remontiem un sakārtošanai, programmas sociālajai uzņēmējdarbībai, bezpajumtnieku tēmas sakārtošanai, un programma pirmā stāva nomniekiem, lai veicinātu cilvēku kustību centrā ar pievienoto vērtību, piemēram, zināšanas, mākslas, kultūras, mūzika, izstrādāts aktivitāšu gros, meistarklases, radošās darbnīcas, kā to, ko jau minēju iepriekš. Priekšlikumu iedzīvotāju tūris piesaistē Rīgā. Ja pa punktam M gājēji tils no ostas uz Vecrīgu, blakus Vanšu tiltam, jāskato, protams, infrastruktūra, turistu vērtībai, Daugavas krastmālas apdzīvošana, attīstība, iezīmēt velo joslas uz braucamās daļas, noteikt, ka velo joslas braucamā daļa ir 1,5 metri platums, veloceliņu izbūve uz gājēju ietvēm, vietām atbrīvojot braucamo daļu, tur, kur to, protams, ļauj platās gājēju ietvas, kā piemēram Čaka iela, pieejamas sabiedriskās toaletes. Jo es domāju, to mēs redzam, ka tas ir diezgan nopietna problēma Rīgas centrā, Vecrīgā, ka nav norādes, kur tādas atrodas un vai vispār viņas ir. Atkritumu izvietošana pie autobusu pieturām, pie tirgus, izvešanas biežums jāpalielina, dažviet tās ir slēgtas, jāpalielina vietām tilpums. Nākamais - vairāk gājēju pārējais pilsētas centrā, piedāvājums ik pēc 60 metriem, tas ir pasaules prakse. Tas atdzīvina konkrēto ielu posmus, tāpat tās samazina automašīnu ātrumu, jo šobrīd saistošajos noteikumos notiks 200 metru attālums starp pārējām. Un nākamais priekšlikums - vairāk bērnu laukumu un atrakciju parku. Centrā jābūt ko darīt, tam jābūt jēgpilnam braucienam arī bērniem un ģimenēm. Priekšlikums izveidot Tallinas un Miera ielu kvartālu arī centrā kaut ko līdzīgu, tā lai būtu cilvēkiem, kuru atpūsties ar ērtām velospēdu novietnēm, vietām, kur sēdēt, patīkam atpūsties, patīkamā zaļā vidē. Nu, te vajadzīga mērķiska plānošana, identificēt teritorijas, kur tas ir iespējams un kur tos pasākumus veidot. Atjaunot pasažieru krājumu satiksmi, tas jautājums Rīgas domē gan jau, man liekas, ir atvērts vairākus gadus, bet šobrīd mēs arī nācām ar tādu priekšlikumu, ka tas krājuma satiksme ir jāatjauno ar Stokholmas Helsinkiem. Sadarbība ar lielām prāmi kompānijām, kas ved turistus uz Latviju. Kaut kas notiek, bet tas nav tik redzams, kā vajadzētu būt, lai būtu kaut kādā ziņā sasaistīts ar uzņēmējdarbību Vecrīgā un Rīgas centrā. Pasākums sasaistīts uzņēmēju vajadzībām, tā jebkurš koncerts atnes cilvēkus,
Ja kurš pasākums atrast cilvēks, pilsētai vajadzētu piesponsorēt šādu aktivitāšu veidošanos Rīgas centrā. Protams, šī visa pasākuma plānošana jāsaist uzņēmēju vajadzībām, lai katrs pasākums atdzīvina arī cilvēku plūsmu un uzņēmējdarbību. Un citi priekšlikumi. Biežāk mazgāt un sakopt ielas, jo ielas ir mūsu vizītkarte. Autostāvvietas pie vilcienu pieturām, kas ir ļoti nozīmīga lieta, tīpaši pie cilvēkiem vai cilvēkiem, kas brauc uz Rīgu no Pierīgas, lai viņiem nebūtu jābrauc līdz pašam centram, bet viņi varētu novietot automašīnu park and drive veida autostāvvietās. Protams, ērts un funkcionāls sabiedriskais transports, par ko visu laiku runā, un par ko mēs arī atbalstam un no savas puses spiežam. Mēs arī, man liekas, šobrīd arī dzirdam jau publiski pašvaldību runā par to, ka tas ir vajadzīgs, nepieciešams izveidot ērtāku satiksmi ar Pierīgu. Atpūtas soliņu izvietošana liekas tāds sīkums, bet atpūtas soliņi tik tiešām trūkst. Ir maz vietu, kur cilvēkiem atnāk piesēst, pavadīt laiku. Un, protams, bezpajumtnieku jautājums. Es domāju, ka mēs to ik viens, kas ir pārvietojies pa Rīgas centru, pa Vecrīgu, pamana to, ka ir daudz bezpajumtnieku, ko ar viņiem darīt. Un te, protams, tāda pus pa jokam, pus nopietni, bet katrā jokā arī tāda, kā teikt, daļa taisnības vai daļa nopietnības, tad izveidot tādu bezpajumtnieku apkopes centru vai tīrības māju bezpajumtniekiem. Centra gāja iela salabošana, bruģa salabošana, jo te mēs arī saskaramies, kur ir bruģētās ielas, ir tīpaši vēsturiskais bruģis, nav komfortabla pārvietošanās, līdz ar to tas noteikti ietekmē arī cilvēku pārvietošanos un līdz ar to uzņēmē darbību. Priekšlikumi birokrātijas slogu samazināšanai. Sadarbība ar pašvaldību, daudz vienkāršāka informācija par sadarbību ar pašvaldību, konsultēšanās, ceļveži, vienkārši caurspīdinātas procedūras. Te mēs diskutējot nonācām pie tā, ka pašvaldības nosacīti tiem uzņēmējdarbības atbalsta punktiem jābūt proaktīviem, nevis uzņēmējiem jāmeklē, kur viņi atrodas, bet viņiem jādodas pie uzņēmējiem. Vasaras terašu izbūves atvieglošana. Te ideja tāda, ka terases atkārtot nav jāskaņo. Ja vienreiz esam saskaņojuši, tad sezonai, tad nākamā sezona nav no jauna tas jāsaskaņo. Tāpat jau pieņemsim nesezonā, kad pieņemsim, kad ir samazināta tāpat tās kustība, ka dod iespēju tās terases bez liekas birokrātijas palielināt, lai veicinātu tieši uzņēmējdarbības, piesaistot klientus uz savām terasēm. Vienkārša procedūra fasādēm un telpām, vienkāršotāka procedūra fasādes izmaiņām, lielu tirdzniecības telpu sadalīšanai, mazākās, lielāku vitrīnu izveidē un citiem jautājumiem saistībā par fasādēm un telpām. Pātrināts process telpu status maiņai, vienkāršot pātrināt procedūru status maiņai, piemēram, tirdzniecība, medicīna, zobārstniecība, 1 minūtes klīnika, ēdināšana. Un zaļā koridora uzlabošana uzņēmējiem, kuri renovē, rekonstruē ēkas Rīgas centrā. Un tas viss saistīts ar birokrātijas slogu samazināšanu. Priekšlikuma īpašums. Vēsturisko ēku atjaunošanu un sakārtošanu.
Te ir vairāki priekšlikumi, būtībā visu novienkāršot, varbūt nedaudz atvieglot un neļaut tik viennozīmīgi aizsargāt mantojumu sargiem visu tik tālu, ka būtībā tas traucē realitāte uzņēmējdarbību. Proaktīva informācijas nodrošina iedzīvotājiem, pārvaldniekiem, namīpašniekiem, un lai motivētu renovēt ēkas, pārskatīt nekustamo īpašumu nodokļu aprēķinu kārtību, piemēram, noteikt nekustamo īpašumu griestus. Kur ir problēma? Problēma, ka ieguldot renovācijā, kāds vēl vērtība pieaug, kas pelna nekustamo īpašumu nodokli. Priekšlikums pārskatīt kultūra vēsturiskā mantojuma definīcijas un prasību atjaunot tieši to pašu, lai centrs nekļūtu par muzeju, kas netiek renovēts. Un virzīt normatīvu aktu grozījumus vēsturiskajām ēkām, samazināt vai mīkstināt. Nomas maksas piemērošana. Pārstīt nomas maksas pašvaldībām valstī piedarošiem īpašumiem. Tas nāk no uzņēmējiem kā priekšlikumu. Pašvaldības valsts īpašumu atsevināšana, valsts nekustamo īpašumu pieredze, ko arī piedāvājam pārņemt Rīgas pašvaldībai, piesaistīt atsevināšanas jautājumos nekustamo īpašumu kompānijas un profesionāļus. Priekšlikumi par nodokļiem, kas vislielāko vērtu, protams, sacēla sociālos tīklos. Tātad pēc kārtas nekustamā īpašuma nodokļu atlaide par iznotajām pirmā stāva telpām ar aktīvu komercdarbību. Man liekas, šis bija tas, kurš ļoti parādījās uzreiz un izveidoja klaju diskusiju, atvērtu diskusiju par nekustamo īpašumu tukšām pirmā stāva telpām, tiek piemērots līdzīgi kā avārijas stāvoklī esošām ēkām līdz 3%. Kaut gan šis, protams, piedāvājums ir komplekss piedāvājums, bet cilvēki bija, kas pamanīja konkrēti šo vienu priekšlikumu un to publiski arī palaida. Priekšlikums atbrīvot no nekustamo īpašumu nodokļu uz 3 gadiem mājasemnieks, kas pārstājas dzīvot uz Rīgas centru, atbrīvot no nekustamo īpašuma nodokļu veikals Rīgas centrā, izveidot grantu programmu pirmā stāva nomniekiem, telpām, kas pirmā stāvā tiek izdomāts, bija pustukšs pēdējos 1 līdz 2 gadus, noteikti nekustamo īpašumu nodokļu 0%. Pirmā stāva platības motivēt pārveidot par dzīvojamām telpām. Samazināt parkinga cenu depresijas rajonos vai vispār piemērot bezmaksas autostāvvietas, lai cilvēkiem būtu iespēja tālāk no centra novietot, bet tomēr bez maksas. Tā arī šeit mēs ejam pretrunā, protams, ar Rīgas satiksmes politiku, ka viņi strādā pie tā, lai palielinātu šo maksas autostāvvietu tīklu. Samazināt nodokļu slogu mazajiem veikaliņiem, suvenīri, bulkotavas kafejnīcas un izstrādāt samazināto nodokļu piemērošanu ģimenes biznesam. Un samazināt PVN restorāniem. Tā, te ir tāds vizuālais materiāls, kā izskatās Rīgas ielas. Tas bija šī prezentācija vairāk ne jums profesionāļiem, ne mums profesionāļiem, tas ir Rīgas domas deputātiem, lai viņi varbūt tie, kas mazāk staigā pa ielām, redz, kā izskatās. Un šis šeit ir tad kā ielas laiks, kā tiešām tas strādā, kā cilvēki priecājās, ka atpuši, ka novērtē to visu. Tā. Jā, tā kā visi, paldies! Paldies! Protams, kā jau Sandra minēja, ar to viss nebeidzās, un pēc šīs prezentācijas diskusijas bija diezgan karstas, jā, bet kas labākais tas, ka mēs vienojušies tālāk strādāt pie šiem jautājumiem ar pašvaldību un mūsu domnīcas, un, kā teikt, strādājam tālāk un maksimāli cenšamies iesaistīties Rīgas attīstībā, lai mūs dzird un jūt arvien vairāk. Paldies!
Paldies, Kārlim. Jā, un es arī gribu pateikt lielu milzīgu paldies mūsu biedriem, kas arī iesaistījās šajā procesā. Un sākotnēji, kad mēs uzsākām darba grupu organizēšanu, arī iesūtīja priekšlikumus, kur arī ir, nu, varētu teikt, daļa no arī mūsu biedru priekšlikumiem. Ines jautā, kādi nākamie soļi. Mēs noteikti varam teikt, ka process turpinās. Sākumā arī minēju, ka šī gada laikā sadarbībā ar Rīgas domu kopā ar Rīgas domu mēs organizēsim laboratorijas. Un šajās te laboratorijās iesaistot arī sabiedrību, nevalstiskās organizācijas, arī mūsu partnerus un darba grupu dalībniekus, risināsim tātad tālāk šos priekšlikumus, iespējams papildus vēl nāks jauni klāt. Un, jā, tad Rīgas doma šo prezentāciju ir saņēmusi, arī visi priekšlikumi ir pieejami Rīgas domai. Nu, viens ir darbs iesaistīt sabiedrību un sakolekcionēt vēl vairāk šādus te priekšlikumus, un otrs ir palīdzēt ieviest reālajā darbībā dzīvē. Pašvaldībā šos priekšlikumus redzēs, kā pašvaldībā izdosies. Ja mēs realizēsim kaut vai 5, 10 no šiem priekšlikumiem, tas arī jau būs darbs padarīts. Vismaz solis uz priekšu. Tā, bet tā kā mums ir daudz laika, vēl gandrīz pusstunda līdz nākamajai lekcijai, prezentācijai, es arī tad aicinātu biedrus iesaistīties. Iesaistīties arī šobrīd, ja ir kādam idejas, domas, ko vēl mēs varam darīt, jeb svaigi priekšlikumi, idejas, tad droši dodiet ziņu. Iesaistamies, varam slēgt iekšā mikrofonus, varam padiskutēt. Aleksandrs raksta laikam tas, ka ar maisiem pārklāja aparātus, kuros var norēķināties par stāvvietu. Rīgas centrā ir viens no realizējumajām iniciatīvām. Ivanda raksta jaunu maksāšanas sistēmu programmē. Un Aleksandrs raksta, tas ir ļoti labi, tādas lietas nevar tā uz priekšu saplānot. Grūti ar to lielās pilsētas vadība. Nu tā. Jā, un tieši es arī piekrītu Sandrai, te noteikti es aicinātu visus vairāk iesaistīties, jo mums ļoti, ļoti nodara jebkādas idejas, jebkuras domas, un jau iepriekš tika, man liekas, visi Lanīti biedri aicināti izteikt savus priekšlikumus, bet, diemžēl, tā aktivitāte ir diezgan maza. Gribētos noteikti lielāku. Jā, paldies visiem, kas iesaistījās, protams, ar saviem priekšlikumiem, līdz ar to mēs varējām kaut ko vairāk izteikt pašvaldībā no savu biedru puses, bet es noteikti aicinātu būt aktīvākiem un skaļākiem, lai mūs arī vairāk sadzird, lai mums varbūt nedaudz arī vairāk arī respektē un ieklausās. Jo viena lieta, ka mēs tā kā savā bariņā pačelojam, jā, un apmainamies ar labām ziņām vai sliktām ziņām, vai patikām vai nepatikām. Otra ziņa, ka mēs to visu varam un spējam aiznest līdz pašvaldībai. Un, piemēram, tāda lieta kā nodokļu jautājumi, protams, tas ne tikai pašvaldību jautājums, un tas ir jau vairāk arī valdības jautājums. Un, mēs arī konkrēti strādājam pie šīs lietas un arī plānojam tikšanās dažādas ar frakcijām. Un, tā kā droši sūtiet ieteikumus vai jautājumus, ko mēs varam aiznest mūsu valsts vīriem, mūsu kādiem pārstāvjiem, ja patiesībā viņi mūsu algotie darbinieki, un mums vienkārši viņiem jānodod informācija, ko tad mēs gribam, lai viņi dara. Jā, paldies, Kār, par komentāru un arī atceroties, kā šajās te darba grupās iesaistījās strateģiskā attīstības komiteja Lanīdas. Tā kā liels paldies arī par šo laika resursu ieguldījumu ir Artūram Britskim, Valentīnai Andersonai. Vēl, jā, protams, Aigars Šmits piedalījās, Kārlis regulāri piedalījās. Nu, jā, un darbs tiešām ir prieks par šo te paveikto darbu. Man patiesībā pašai tāds, nu, arī gandarījums, ka mēs esam šo procesu, varētu teikt, tik tālu novadījuši, un ka Rīgas dome tiešām arī šie te departamenti attiecīgi atbilstoši savām tēmām iesaistījās un domāja, un tā attieksme nebija tā, ka, nu, mēs nedarīsim, negribam, tas mums nav vajadzīgs, bet tiešām bija atvērta, ieinteresēta, tāda līdzdarboties griboša attieksme, par ko arī tiešām tāds patīkams pārsteigums. Galvenais, jā, iedzīvināt tās lietas, priekšlikumus, kas ir salikti šajā te prezentācijā.
Aleksandrs raksta, paldies no centra patriotiem. Liels darbs ir izdarīts. Jā, paldies, Aleksandr, par labajiem vārdiem. Labie vārdi noteikti arī mums palīdz iet uz priekšu. Tā, Ines, prat, kāds termiņš ir šim visam? 3 gadi. Nu, tie termiņi ir jāprasa Rīgas domē. Mūsu Lanīdas, varētu teikt, tāda apņemšanās bija norganizēt šo te procesu, lai, sākt arī plašākām auditorijām iesaistīties, runāt, domāt, nu, ne tikai, nu, līdz šim, protams, ir dažādos kvorumos, dažādas darba grupas ir organizēts, arī Rīgas doma organizē arī Med City konferences ietveros notika domnīcas, kur risināja šos te Rīgas centra attīstības jautājumus. Bet, nu, jāatzīst, jo vairāk iesaistīsies cilvēki, paši Rīgas iedzīvotāji, jo arī tas rezultāts būs labāks. Jānis raksta, varbūt būtu interesanti veikt pieredzes apmaiņas programmas ar Viļņu, Tartu un Tallinu, kādi viņu veiksmes un neveiksmes stāsti. Varbūt tas jau ir darīts. Jo skaidrs, ka ar Ņujorku vai Varšavu grūti ņemt piemēru un salīdzināt un domāt. Nu, mēs zinām, ka tajā pašā Med City, kur arī tiek aicināti plānotāji un no citām valstīm cilvēki, kas ir izstrādājuši pilsētu centru attīstības dažādus plānus, tas darbs notiek Rīgas domē, un arī tagad iesaistoties šajās darba grupās, mēs sapratām, ka arī Rīgas doma jau pati līdz šim ir darījusi daudz. Un atziņa bija tāda, ka mēs pat nezinām tās labās lietas, ko doma ir izdarījusi. Tāpēc mēs arī organizējām pēc šīm te darba grupām šīs te Rīgas domas pārstāvju prezentācijas gan par tām iespējām un programmām, ko var caur konsultāciju centru saņemt. Un, nu, jā, tā kā varētu teikt, ka kaut kādā brīdī iespējams mums arī tās zināšanas nav vai, nu, ir iespējas un ir izdarīts arī darbs Rīgas domas pusē. Nu tā, tad Ja varbūt, noteikti ir prieks kad mēs skatāmies, ka jau tagad, kad politiķi vai Rīgas domnieki runā, un ka viņi jau šobrīd jau savās runās mūsu idejas jau sāk pasniegt. Varbūt kā savas reizēm, bet nu viss kārtībā. Tas nozīmē, ka darbs nes kaut kādu rezultātu. Nu, jā, tāds ir mūsu darbiņš, jā, ka aiznest viņiem, līdz viņu dzirdīgām ausīm idejas, un tad, lai viņi runā no sevis, bet galvenais, lai arī dara, ne tikai runā. jā, piekrītu Kārlim, arī nesen tikko svaiga diskusija TV24, kur arī izskanēja dažādas šādas idejas. Jā, tad kas vēl notiek pēc šīs dienas prezentācijas? Plānots ir arī Lanīnas viedokļa raksts par šo tēmu, tiks publiskots, un tātad februārī organizēsim ar Rīgas domu laboratoriju, pirmo laboratoriju par šo te tēmu, iesaistot arī, protams, jūs, jo asociācija tas ir stāsts par visiem mums kopā, jo mēs esam daudz, un jo vairāk mēs iesaistāmies, jo lielāks mums ir spēks, jo vairāk mēs tiekam sadzirdēti arī publiskajā telpā, un, nu jā, sadarbībā ar domu, kas vēl ir atziņa, ka beidzot arī Rīgas domē daudzi departamenti ir beidzot uzzinājuši, kas ir Lanīda. Līdz šim, jā, arī tas Lanīdas vārds Rīgas domē nebija tik zināms, tā kā esam mūsu vārdu aiznesuši plašajā pasaulē, varētu teikt, uz Rīgas domi. Nu, lūk, varbūt ir vēl kādas pārdomas, idejas, tā mums atrakstīja Jānis vēl ļoti garu komentāru. Paldies! Vēl iespējams būtu interesanti, lai Rīgas doma finansē Rīgas domas aplikāciju. Mans uzdevums. Ok, labi, es tagad skaļi nelasīšu šos te priekšlikumus. Tas, kas tiek uzrakstīts komentāros, jūs droši arī varat rakstīt, jo tas arī saglabājās kā dokuments šī te čata sarakstes sadaļa. Ja tur tiešām ienāk kāds priekšlikums, tad mēs arī noteikti to izmantosim arī turpmāk darbā. Kā jā, labi, tad, ja pagaidām komentāru iesaiste nav, tad teiksim lielu paldies Kārlim. Darbu turpināsim Rīgas domas sadarbības procesos un Rīgas centra attīstībā. Un jā, tad šobrīd pauze un tiekamies nākamajā prezentācijā 11.
Tā, nu esam atpakaļ ēterā, var teikt, un turpinām ar nākamo lekciju, ja prezentāciju, kuru mums vadīs Aleksandrs Īļkuns. Un runāsim par ChatGPT jau otro reizi. Nu, ne šo prezentāciju, bet padziļināti. Šoreiz par sludinājumu veidošanu. Tātad Aleksandrs mums šodien stāstīs. Kā lūdzu, Aleksandra vārds. Paldies, Liels! Labrīt visiem! Paldies, ka jūs piedalāties šodien šajā webinārā. Mani sauc Aleksandrs Ilkuns. Tūlīt kopīgošu ekrānu ar prezentāciju. Un tad sāksim, vai nu turpināsim mūsu sarunu par to, kā izmantot ChatGPT dažādos procesos. Tā. Šodien fokusēsimies uz sludinājumu sagatavošanu un balstoties arī uz jūsu ieteikumiem no iepriekšējā webināra, gribēju tā uztaisīt šo webināru mazliet tādu praktisku. Bet pirms mēs sākām mazliet par sevi. Aleksandrs Ilkuns nodibināja kompāniju Clearbox, kas nodarbojas ar finanšu resursu vadības pakalpojumiem un risinājumiem. Finanšu resursu vadība vai treasury ietilpst sevī tādas lietas kā banku kontu risinājumu un pārvaldīšana, investīciju pārvaldīšana, naudas plūsmas prognozēšana, valūtas risku vai banku risku pārvaldīšana. Es nodarbojos arī ar finanšu procesu automatizāciju, kā arī risinājumiem, kas palīdz apstrādāt un vizualizēt datus, lai pieņemtu lēmumus it īpaši finanšu procesu jomā. Sadarbojos kopā ar SIMA. SIMA ir Chartered Institute of Management Accountants, kas piedāvā management accounting, tas būs vadības, grāmatvedības kvalifikācija un ar to saistītas zināšanas. Ojārs, jā, jums ir jautājums, vai ne? Jūs nevaru jūs dzirdēt. Ojār? Ne? Ok. Labi. Tad tie, kas nepiedalījās iepriekšējā webinārā, kur mēs runājām par mākslīgo intelektu un ChatGPT kā tādu, mazliet tā high level pavirši, jūs varat paskatīties ierakstu, kas ir pieejams Lanīda mājaslapā. Un šeit būs arī QR kods un saite. Tātad šodien gribēju mazliet tā ievada laikā iesākt ar to materiālu, kas arī bija iepriekš, lai mēs visi runātu pa vienu un to pašu lietu. Tātad, sākšu ar to, kas ir mākslīgais intelekts kā tāds. Tas ir mašīna vai it īpaši datoru spēja simulēt mūsu cilvēku intelektu, lai mēs varētu to izmantot, lai veiktu dažādus uzdevumus. Tātad šeit atslēga vārds ir simulēšana. Mašīnām, protams, intelekta nav, tas mašīnas nespēja domāt, bet mašīnas spēja simulēt, kā domā cilvēks, kā darbojas cilvēks, un tāpēc mēs arī varam to izmantot dažādos procesos. Ir dažādas jomas, kas ietver sevi iedziens mākslīgais intelekts. Jūs tos varat redzēt šeit. Gan mašīnu mācīšanās no datiem, gan arī dabīgās valodas apstrāde, kas arī ietver sevi tādus rīkus kā ChatGPT, kā Claude un dažādus citus. Roboprocesu automatizācija spēja automatizēt atkārtotus uzdevumus uzdevumus, kas notiek uz datora ekrāna, datorredze, interpretācija un vizuālās informācijas interpretācija un apstrāde, dziļā mācīšanās, izmantojot neironu tīklus, kas īstenībā ir veids, kas simulēt, kā strādāt cilvēku smadzenes, kā arī dažādas ekspertu sistēmas, kas tad mēģina simulēt
ko mēs darām un kā mēs pieņemam lēmumus kaut kādos apstākļos, nu, tiešām pielāgotu apstākļos, kas ir pielāgoti tieši kaut kādām eksperta jomām, piemēram, vai nu advokātu jomā, vai nu, piemēram, arī daktariem un tā tālāk. Kas tad ir liels valodas modelis? Tad liels valodas modelis, tāds kā ChatGPT, ir mākslīga intelekta veids, kas spēj saprast, kā mēs runājam. Var saprast valodu arī ģenerēt valodu. Tagad jau ļoti augstajā līmenī un dažādās valodās. Un kā mēs šodien arī redzēsim, tātad ChatGPT var strādāt arī ar latviešu valodu, ne tikai saprast, bet arī ģenerēt tekstu latviešu valodā, kā arī runāt ar mums latviešu valodā. Un šodien mēs to redzēsim. Teiksim, ar tekstu ģenerēšanu tas jau bija iespējams kādu laiku, man liekas, kādu gadu labajā līmenī, bet nu, tiešām runāšana ar ChatGPT, kā arī ChatGPT ģenerētā runa latviešu valodā ir kaut kas diezgan jauks, un šodien, cerams, mēs to arī varēsim redzēt. Tātad, kā darbojas liels valodas modelis, ir nepieciešams atcerēties, ka liels valodas modelis nesaprot, ko viņš ģenerē. Liels valodas modelis prognozē katru nākamo vārdu, analizējot tos jautājumus, ko mēs uzdodam, un tas vienkārši mēģina katru nākamo vārdu minēt tajā kontekstā, kurā mēs arī uzdodam tos jautājumus. Tas nesaprot neko, ko mēs jautājam. Tā vienkārši ir tāda teksta ģenerēšana, kas lielā mērā ir minēšana. Ko tad mēs gribam dzirdēt, uzdodot šo jautājumu. To ir nepieciešams atcerēties, jo no tā izriet arī dažādas problēmas, kas saistītas ar lieliem valodu modeļiem, tādām problēmām kā, piemēram, halucinācijas, kad modelis vienkārši izgudro kaut ko tādu, kas nemaz neeksistē. Ja? Labi, tad pēc šī tā mazā ievada es gribētu pieķerties klāt tiem praktiskiem piemēriem un dažādām lietām, ko tiešām varētu parādīt un ko mēs varētu izdarīt kopā. Tad ir nepieciešams uzsvert, ka man ir maksas ChatGPT versija. Tā versija, kas maksā $20 mēnesī, tagad jau ir labāks modelis pieejams, kas maksā $200 mēnesī, kas spēj izdarīt vēl vairāk. Bet, nu, teiksim, no manas puses, kā finanšu profesionālis, nu, visticamāk arī no jūsu puses nekustamo īpašumu darījumu ietvaros, jūs visticamāk, jums vislabāk piemērotais variants būs tas maksas ChatGPT Pro, viņš saucās par tiem $20 mēnesī. Ir arī, protams, pieejama bezmaksas versija, bet pateikšu, ka ir milzīga atšķirība kvalitātē, ko ChatGPT ģenerē, salīdzinot tas divas versijas bezmaksas un Pro, tas ir par $20. Tāpēc tas tiešām ir vērts ieguldīt to naudu, tā nav milzīgā nauda, un vienkārši vismaz pamēģināt un paskatīties, kā jūs varat to izmantot un kā tas varētu jums palīdzēt. Ja? Labi, tad domājot par nekustamo īpašumu procesiem, protams, tad es varu paslēgties. Tātad, protams, viena no lietām,
kas aizņem laiku, būs sludinājumu uzrakstīšana. Un, protams, sludinājumu uzrakstīšana ir tā lieta, kas arī ir nepieciešama un kas ir balstīta uz dažiem arī vizuāliem datiem. Piemēram, plāniem, dzīvokļa vai māju plāniem, kā arī fotogrāfijām. Tātad, ko es gribēju šodien izdarīt, es atradu vienu sludinājumu SS.com, SSLV, ar plānu, tas būs mājas plāns, kā arī ar dažādām fotogrāfijām. Un es gribēju šodien to izmantot, lai saģenerētu tekstu šīs mājas pārdošanai dažādās valodās. Un, protams, mēs redzēsim, cik labā kvalitātē mēs to visu dabūsim. Tātad, jums visticamāk būs šī informācija, teiksim, ja jūs gatavojat to sludinājumu paši, visticamāk jums būs tas fotogrāfijas un plānies vienkārši nokopēšana no mājaslapas, un tad ielikšu šeit tekstu. Tātad, kas ir svarīgs strādājot ar ChatGPT, tam ir nepieciešams iedot, lai dabūtu labākās kvalitātes atbildi, ir nepieciešams dot uzdevumu pareizajā veidā, vismaz pateicot ChatGPT, kas tas tāds ir. Tāpēc es pateikšu, ka tu esi nekustamā īpašuma aģents, kas pārdod māju. Un tad es viņam uzjautāšu pirmkārt, ielikšu to plānu, ir plāns, mājas plāns. Un mēs vispirms paskatīsimies, ko tad ChatGPT redz šajā attēlā. Pastāstīja šajā plānā. Tā, viss ir ielādēts. Kas man patīk ar ChatGPT, ar to ir ļoti grūti kļūdīties. Ja? Pat, ja, teiksim, mēs ievadīsim informāciju nepareizi no ekspertu viedokļa, mēs redzēsim, teiksim, kā saģenerētais teksts neatbilst mūsu prasībām. Un tad mēs varēsim uzdot papildus jautājumus, lai to tekstu pielāgotu. Tad redzēsim, kāds mums būs rezultāts. Tātad tas uztver to attēlu un sāk ģenerēt mums tekstu, mazliet uzkārās, kāpēc. Tātad lielākais laukums, tas laikam būs šitas, kas vienam. Jau viņam aizgāja greizi. Tā, pamēģināsim vēlreiz. Tā, rekur. Tagad mums jau aizgāja. Tātad tas saģenerē kādu tekstu, ko mēs varam arī pielāgot. Mēs varam tam pateikt, labi, tā galvenā telpa, ko mēs redzam šeit, visticamāk ir viesu istaba. Mājas kopējā platība ap 111 kvadrātmetriem, kas ir diezgan tuvu, ko mēs redzam šeit, ļoti labi. Un tātad vairākās mazākās telpas, 1, 2, 3, visticamāk guļamistabas,
nu, laikam šitas 1, 2, 3, un tad sanitārās telpas koridors un tā tālāk. Tātad mēs, protams, tad varam tam ChatGPT arī pateikt, nu labi, tad galvenā telpa ir viesu istaba, un tad mēs varam arī pateikt 3, 2 un 8 ir guļam istabas, pārģenerē tekstu. Un tagad viņam būtu jāpaņem vērā to papildus informāciju, ko mēs iedavām, un tad pārģenerēs to tekstu ar visādām ar papildinājumiem, balstoties uz to informāciju, ko mēs papildus iedavām. Tātad, otrā lieta, ko es gribēju tam modelim iedot, ir fotogrāfijas. Es gan nelidēšu fotogrāfijas pa vienai, es paņemšu visu šeit, ielādēšu modelī un uzjautāšu. Labi, tagad ģenerē tekstu, ko es varētu izmantot sludinājumā. Balstoties uz ieliktām fotogrāfijām. Tātad, tas saģenerēs mums tekstu, balstoties uz plānu un fotogrāfijām. Saka, ka ir modernā māja, labi, plaša viesistaba, guļamistabas, uzmanīga virtuvē un tā tālāk. Nu, teiksim, protams, katram no jums būs sava pieeja un savs stils, kā teiksim, formulēt to tekstu. Nu, teiksim, mēs varam izmantot šo te tekstu un pateikt, nu labi, tad izmantojot šo tekstu, pastāsti man, kādām ir jābūt instrukcijām ChatGPT, lai ChatGPT pamēģinātu uztaisīt tekstu, kas ir līdzīgs tam stilam, ko es iepriekš izmantoju. Tad mēs varam to ielikt arī šeit, izmantojot šo tekstu kā stila piemēru. Kādām ir jābūt ChatGPT instrukcijām, lai saģenerētu sludinājumu līdzīgā stilā. Un ieliksim to tekstu, kas mums tur bija. Tātad, te mums būs stila apraksts, un mēs redzēsim, kāpēc tas būs vērtīgi, kad mēs taisīsim gan projektu, gan mēs paskatīsimies, kā uztaisīt savu ChatGPT mazliet. Tātad tas būs mūsu instrukcijas ChatGPT, lai viņš varētu izmantot to pašu stilu, lai arī aprakstītu to nekustamo īpašumu, ar ko mēs tagad strādājam un kuram mēs izveidojam to sludinājumu. Tātad, nu, teiksim, un rekur piemērs instrukcijas pielietošanai. Ja? Vēl viena lieta, ko teiksim, mēs varētu ar to darīt, ir, nu, teiksim, neizmantot kādu stilu, kas mums šeit ir, bet, nu, teiksim, pievienot tam tekstam, ko ChatGPT jau ir saģenerējis, pārveidot to tādā veidā, lai tas būtu, teiksim, ar humoru. Lai tas cilvēks, kas lasa to sludinājumu, lai būtu kaut kas
cilvēka uzmanību pievērstu. Nu, teiksim, tā izmantojot tēlu saģenerēto aprakstu, mainīt to, lai tajā būtu arī humors. Redzēsim, ko tad viņš izdomā. Slēpties, jā, varēs slēpties no kaimiņu jautājumiem. Protams, par humoru mēs varam spriest, cik daudz humoru tur būs, bet tik un tā. Ar katru papildus jautājumu, kādu papildus informāciju, ko mēs dodam ChatGPT, tad viņš tas varēs arī pielāgot to tekstu mūsu vajadzībām. Ja? Jā, protams, izmantojot tas instrukcijas, mēs varam mēģināt pielāgot to tekstu tam stilam, kas piemīt tiešām mums. Un jo vairāk piemēru mēs tam ChatGPT dodam, jo tuvāk tas arī būs mums. Diezgan viegli mēs varam arī pārtulkot šo tekstu, un, protams, SSLV parasti jau ir teksts dažādās valodās. Protams, mēs varam arī pateikt ChatGPT šeit pārtulkot to tekstu citā valodā, un tas ir ļoti viegli izdarāms, un pēc manas pieredzes tā valoda, kas tiek izmantota, ir diezgan laba. Teiksim, pēdējos mēnešos, protams, tie modeļi attīstās, un arī valoda, kas tiek izmantota, kļūst arvien labāka un labāka. Pēc gramatikas, kā arī pēc stilistikas. Tātad mēs varam arī pateikt pārtulko angļu un krievu valodā. Tātad es ticu, kamēr tas strādā, es ticu, ka šī pieeja varēs palīdzēt jums visticamāk samazināt to laiku, kas tiešām ir veltīts sludinājumu sagatavošanai un izvietošanai, lai jūs varētu šo laiku, kas ir atbrīvots, izmantot citos nolūkos. Jā, kur mēs redzam, kur mūsu humors par tornado. Tas būs angliski, tas būs arī krieviski. Kur. Tātad, viena lieta, kas parādījās ChatGPT, īstenībā pirms es eju uz priekšu, vai ir kādi jautājumi, kādi ierosinājumi, kaut ko vēl, ko es gribētu pamēģināt un paskatīties, pirms mēs dodamies tālāk. Okay. Ja ir kādi jautājumi, droši uzdodiet, tūlīt paskatīšos čatu. Nē, čatā arī nekas laikam nav. Okay. Tātad. Viena lieta, kas ir ļoti lietderīga, kas parādījās, laikam pirms kādam mēnešu, varbūt 2, ir iespēja organizēt visus tos čatus projektā. Jo, teiksim, jūs redzat, cik daudz man ir čatu šiten. Jā, tad, protams, ir problēma, ka nevar atrast pēc tam to čatu, kas tev tiešām ir nepieciešams. Tagad ir pieejami projekti. Un tajos projektos mēs varam arī čatus organizēt un salikt. Uztaisīsim projektu. Mēs varam pārvilkt šo čatu, mūsu šodienas čatu. Mēs varam to arī pārdevēt. Mājas sludinājums. Ja? Un mēs varam paskatīties, kas tad mums ir čatā.
Tātad mums, ja jūs atceraties, mums bija viens no jautājumiem bija par tām instrukcijām, vai ne? Un re, kur mums ir instrukcijas, ko mēs varētu izmantot arī šeit. Tātad projekta ietvaros mēs varam pievienot gan instrukcijas, kādā veidā ChatGPT atbildēs mums. Ja, tad mēs varam um, ielikt tas instrukcijas, tas gan būs pa tām guļamistabām. Tad, ja mēs ņemam tiešām, lai ģenerētu instrukcijām jābūt precīzam un ietver šādus norādījumus. Ja? Tātad, un rekur viss kas mums bija nepieciešams. Ja? Un te būs instrukcija. Un tad, balstoties uz nu, teiksim, jūsu dažiem sludinājumiem, jūs varat ielādēt to tekstu, lai tas ChatGPT paskatās un tiešām izmantot to tekstu, lai izveidot kaut ko līdzīgu tam, kas bija izveidots iepriekš. Tās būs mūsu instrukcijas. Mēs arī varam pievienot failus, ko ChatGPT var izmantot arī pēc tam. Gadījumā, ja mums ir, nu, es nezinu, kaut kāda politika, kas noteica, kādai informācija ir jābūt, kādai nav jābūt. Ja, tad mēs varam ielikt tādus dokumentus, kas attiecās uz visu to projektu, uz visām lietām, ko mēs apspriedīsim šeit. Mēs varam ielikt šeit failos, un tad ChatGPT katru reizi, kad tas ģenerē tekstu, viņš tad skatīsies uz tiem failiem, vai tiešām tas teksts atbilst tiem failiem, kuri ir ielikti, kā arī skatīsies uz instrukcijām, kādā tad veidā viņam atbildēt. Ja, varbūt kādā valodā, kādā stilā un tā tālāk. Un tad šeit jaunajā logā mēs varam arī izveidot jaunus čatus un sākt ar kaut ko jaunu arī šeit. Nu, piemēram, tu sagatavosi. Ziniet, ko mēs varam izdarīt? Mēs varam viņam pajautāt, kādas tev ir idejas, kā uzlabot nekustamo īpašumu sludinājumu, sagatavošanu ar ChatGPT palīdzību. Tā ir vēl viena lieta, kas tiešām var jums noderēt. Ar ChatGPT var ģenerēt arī idejas. Ja? Teiksim, ja mēs uzdodam tādu jautājumu, tad mēs varam paskatīties, labi, tad kādas idejas būs, tad arī ChatGPT kaut kādas lietas, ko tas bots piedāvās, varētu būt arī liederīgas, ko mēs varētu pielietot arī savā darbā. Ja, tad ir dažādas lietas, ko tad ChatGPT piedāvā, gan formāts, mērķa auditorijas personalizācija un tā tālāk. Ja. Jūs varat iedomāties, tīpaši ar to mērķa auditoriju. Ja. Es, teiksim, varu iedomāties, cik daudz laika aiziet, lai sagatavotu tos sludinājumus tieši tādā veidā, lai tie būtu piemēroti vai nu jaunajām ģimenēm, vai nu ģimenēm ar bērniem, vai nu ģimenēm bez bērniem, varbūt īrēšanai vienam cilvēkam, varbūt īrēšanai biznesmeniem, ja? Un tā tālāk. Protams, katru reizi pielāgojot to tekstu, paiet laiks, un šo procesu varētu pātrināt, izmantojot ChatGPT, ja, un tiešām mazliet samazināt to darba slodzi. Ja.
Tātad ideja ģenerēšanā vēl viena lieta, pie kuras es gribētu vērsties ar to, nu, laikam ar to pašu jautājumu, ir ChatGPT izmantošana ar balsi. Un tiešām, teiksim, tāds intervijas formāts, ideja ģenerēšanā, nevis rakstot, bet runājot ar ChatGPT. Tūlīt mēs to paskatīsimies šeit, bet man ir nepieciešams arī kopīgot skaņu. Tūlīt būs okay. Laikam tā, tūlīt pamēģināsim un redzēt, un jūs lūdzu man dodiet ziņu, vai jūs varat dzirdēt to skaņu. Tātad es uzsāku to jauno čatu, ko es arī laikam, nu jā, projektā es gan nevaru izmantot to voice mode, bet izmantosim to šeit. Tātad, tūlīt pamēģināsim un tad dodiet ziņu, vai jūs dzirdat. Sveiks! Es gribu parunāt ar tevi latviski par nekustamo īpašumu pārdošanu un sludinājumu sagatavošanu. Protams, iekļaujot vairāk dārzeņu un šķiedrvielu uzturā ir lielisks solis. Tu vari, piemēram, sākt dienu ar pilngraudu kutru vai smūtiju ar ogām un spinātiem. Vai tu mani dzirdi? Noteikti. Tu vari, piemēram, sākt dienu ar pilngraudu putru vai smūtiju ar ogām un spinātiem. Pusdienās un vakariņās izvēlies dārziņa zupas, salātus un ceptus dārziņus kā piedevas. Galvenais ir pakāpeniski pierienot. Tā, izslēgsim šo te. Labi. Tad es pamēģināšu uz sava mobilā telefona. Varbūt, teiksim, nevar dzirdēt. Kāds komentārs ir? Laikam ne? Ok. Tātad, uz manu mobilā ir arī, varu uzspiest to voice mode un cerams, ka uzlikšu skaņu mazliet vairāk un cerams, ka jūs varēsiet arī dzirdēt to sarunu. Nu, aiziet. Sveiks! Es gribu ar tevi runāt latviski par nekustamo īpašumu darījumiem un sludinājumu sagatavošanu. Bet tu varēsi man palīdzēt? Protams, es ar prieku palīdzu. Ko tieši vēlies uzzināt vai sagatavot? Dod man 5 idejas, kā es varētu uzlabot nekustamo īpašumu darījumu sludinājumu sagatavošanu mājaslapai ar ChatGPT palīdzību. Lai uzlabotu nekustamo īpašumu sludinājumus mājaslapā ar ChatGPT palīdzību, var izmantot šīs idejas. Pirmais – personalizēts saturs. Izmantot ChatGPT, lai ģenerētu pielāgotus aprakstus katram īpašumam, izceļot tā unikālās iezīmes. Otrais – Labi, pagaidi, man ir vēl papildus jautājums. Kādā veidā es varu noteikt mērķa auditoriju? Izmantojot ChatGPT, tu vari nodrošināt personalizētus aprakstus un automātiskas atbildes, kas palīdzēs iesaistīt un noturēt potenciālos pircējus. Vai ir kādi konkrēti jautājumi vai funkcijas, ko vēlies izstrādāt? Labi. Vai jūs varējāt labi dzirdēt šo sarunu? Nu, Jā, labi dzirdēt. Jā, labi, forši. Tātad, ko es gribēju parādīt? Ar to advanced voice mode jūs pamanījāt, ka es ChatGPT arī pārtraucu. Ja? Dažreiz gadījās tā, pirms tas advanced voice mode tika pieejams, gadījās tā, ka ChatGPT saģenerēja tik daudz teksta, ka tas turpināja runāt monologā. Un vienīgais veids, kā to apstāt, ir uzspiest uz to pogu, labi, tad apstājies. Advanced Voice Mode dod mums iespēju sarunāties ar ChatGPT, sarunāties ar to botu, un tas var arī saprast, kad mēs runājam tam pāri, lai tas apstājās un vai nu pielāgo
to, kas ir saģenerēts. Vai nu mums ir kaut kāds papildus jautājums. Varbūt tā informācija, protams, jūs varat dzirdēt, ka baigi ātri tas ChatGPT arī lasa. Varbūt mēs kaut ko palaidām garām, gribam uzdot vēl vienu jautājumu, ja, par to pašu tēmu. Tātad Advanced Voice Mode palīdz mums to darīt reālajā laikā, tāda pat veidā, ka runājot ar citu cilvēku. Nu, varbūt tikai ar to starpību, ka ChatGPT neapvainosies, ka mēs to pārtraucām. Ja? Ar reālajiem cilvēkiem tas gan mēdz gadīties, ka viņam tas nepatiks, bet ar ChatGPT palīdzību tiešām mēs varam uzdot jebkurus jautājumus, ģenerēt idejas, izmantot to kā tādu palīdzības aģentu un tā tālāk. Tātad ceru, ka teiksim, no tās puses jūs varēsiet to arī izmantot. Vērts pieminēt, ka Advanced Voice Mode tur ir laika ierobežojums, cik daudz mēs varam to izmantot diennakts laikā, 24 stundu laikā. Man liekas, ka ierobežojums ar pro plānu bija pusstunda, ja es nemaldos. Tātad, ja mēs izmantojam to pusstundu, kas tad notiks? Automātiski mēs pāriesim uz standard voice mode, nevis to uzlaboto, bet parasto. Un mēs uzreiz varēsim dzirdēt starpību. Ja? Teiksim, arī teiksim, no skaņu viedokļa, kā tā runa tiek ģenerēta, tad runa pārvērsīsies arī, un mēs dzirdēsim to ChatGPT citādāk, jau valoda nebūs tik glīta, tik laba. Ja, un tas tik un tā teksts ko tas ģenerēs, tik un tā būs ar tādu pati kvalitāti, bet, teiksim, tieši kādā veidā tas teksts tiek lasīts, mainīsies, un tad, protams, mēs arī nevarēsim to ChatGPT pārtraukt. Sarunas laikā. Tā ir tā lieta, ko vērts arī atcerēties. Ja? Tātad, laikam nobeigumā vēl viena lieta, kas varētu būt noderīga, kas šobrīd jau ir mazliet līdzīgs tiem projektiem, bet projekti ir, teiksim, projektus var izmantot vai nu vienā lietotāja ietvaros, vai nu, ja jums ir, teiksim, kompānijas plāns, tad laikam tie projekti būs pieejami dažādiem cilvēkiem. Tā mēdz būt. Pats es neredzēju, kā strādā tie kompāniju plāni. Bet ir arī pieejama tāda lieta, kas saucās MyChatGPT. Tā ir iespēja mums izveidot mūsu pašu botu, ar kuru pēc tam tad var arī dalīties un iedot saiti, un tad, teiksim, darbinieki jau uzņēmumu ietvaros varēs to izmantot savām vajadzībām, arī bez plāna. Tātad būs nepieciešams tikai viens plāns tam cilvēkam, kas tiešām to MyChatGPT izveido, bet pēc tam var arī to saiti izmantot arī citi cilvēki. Tātad, ja es aiziešu šeit uz MyChatGPT, man jau ir daži, bet es uztaisīšu jaunu. Tātad tā tas izskatās. Jūs varat redzēt, ka tas ir diezgan līdzīgs arī projektiem. Mēs varam iedot gan nosaukumu, gan mazliet aprakstu uztaisīt. Teiksim, ja nosaukums mums būs tāds. Te būs
Te būs mazliet apraksts, te būs instrukcijas, ko mēs redzējām arī projektu ietvaros, kur mēs varam ielikt, ko tad ChatGPT darīs, kādā veidā, kādās valodās, kādu stilu tam vajadzētu izmantot un tā tālāk. Var arī šeit ielikt dažus piedāvājumus tiem lietotājiem, kas izmantos to GPT, dažus piedāvājumus, kā tad uzsākt to sarunu, nu, kā piemērs, tas, ko tu vari. Ja, tad varam tā ielikt, un tad cilvēks, kas izmantos to GPT, tas cilvēks varēs vienkārši uzspiest uz spogu, un tad ChatGPT uztaisīs atbildi. Mēs redzējām arī projektos, mēs varējām pievienot failus. Šeit tas saucās knowledge, zināšanas. Šeit mēs arī varam ielikt visus failus, kas mūsuprāt varētu būt nepieciešami, lai izveidotu, teiksim, mūsu sludinājumu. Varētu būt kādi 5, 10 citu sludinājumu piemēri, varētu būt politikas, pie kuriem vajadzētu pieturēties, varētu būt kontaktu saraksti, ja teiksim, tas ir nepieciešams. Šeit var vienkārši ielādēt visu to informāciju, ko ChatGPT tad pēc tam izmantos, kad tas ģenerēs to tekstu, kas mums ir nepieciešams. Tātad mēs tad to visu varam arī tātad mēs varam to visu arī saglabāt. Un mums izveidosies arī saite, ar kuru tad pēc tam mēs varēsim dalīties, un cilvēks arī bez proplāna varēs to pēc tam arī izmantot. Ja? Tad tādā veidā jūs varat izveidot, nu, teiksim, jūsu uzņēmumu ietvaros, jūs varat izveidot vienu ChatGPT, kas ir standarts, ja, kurā ir iekļauta visa informācija, kas jūsuprāt ir nepieciešama, visa informācija, kas palīdzēs saģenerēt to tekstu, kas piemīt tiešām jums un jūsu uzņēmumam, un padalīties ar to, ar citiem, ar saviem darbiniekiem, lai viņi varētu arī izmantot. Un man liekas, ka šādā gadījumā jums nebūs nepieciešama tā pro licence. Visiem darbiniekiem vajadzētu iztikt tikai ar vienu. Darbiniekiem tik un tā vajadzēs pieregistrēties ChatGPT.com mājaslapā, bet vajadzētu pietikt ar bezmaksas plānu, lai izmantotu to funkcionalitāti, kas tur ir. Ja? Vai ir kādi jautājumi? Vai ir kādas lietas, uz kurām gribētu paskatīties mazliet sīkāk, kādas idejas, ko gribētu padziļinātāk izpētīt? Tā nu izklausās, jautājumu pagaidām nav. Tā ir, cik svarīgi ir dzēst meklēšanas vēsturi? Nu, tas īstenībā tas nav, jūs domājat šeit laikam, ja? Pa kreisi tiem čatiem. Īstenībā tas nav svarīgi. ChatGPT neskatīsies uz visiem čatiem, kas šeit ir. Ja mēs izmantojam, teiksim, kādu informāciju šeit pie instrukcijām vai nu pie failiem, tad jā, viņš uz tiem skatīsies, bet visi tie čati, kas ir saglabāti šeit, viss, kas notiek, tas ir tā kā Lasvegasā. Viss, kas notiek tur un paliek tur. Vai ne? Tātad, ja jūs, un tas ir labi un slikti. Ja? Tas ir labi, tāpēc, ka tiešām viss paliek šeit un
ChatGPT uzvedība nemainīsies, ja, no viena čata uz otru. Un no citas puses, tas, protams, varētu būt arī momenti, kad mēs gribētu, lai tā informācija būtu izmantota. Tātad pārsvarā nekas nemainīsies, jūs varat to vēsturi nedzēst. Viena lieta, ko ir jāpiemina, ChatGPT pirms kādu laiku viņi izveidoja tādu lietu kā memory, tātad atpazīšana. Un man liekas, ka kaut kur, jā, rekur, personalizācijā memory mums būs, tad ir dažas lietas, ko laiku pa laikam ChatGPT ieliek tajā atmiņā, ko viņš par mums atcerēsies kā par lietotāju. Un tad tas gan varētu ietekmēt atbildes, ja teiksim, ChatGPT izdomās, ka viņš grib atcerēties kādu informāciju, tad pēc tam sāks to izmantot. Piemēram, es biju Itālijā, es jautāju par Itāliju un gribēju ar bērniem atrast tas vietas, uz kurieni aizbraukt, un es atceros, ka ChatGPT pateica, tas ir ielikts atmiņā. Jā, tad, tas varētu kādā veidā arī ietekmēt, teiksim, turpmākās sarunas. Tad, tas ir tas, ko ir nepieciešams atcerēties. Tas gan varētu palikt tur un var arī ietekmēt sarunas, un to mēs arī varam izslēgt šitam ar šo te pogu. Vienkārši izslēdzam vai nu izdzēšam visu atmiņu, lai viss sākās pa jaunu. Ja. Vai ir kādi citi? Tā ir vēl. Vai čats var labot bildes? Čats, tātad mēs gan varam izveidot bildes, mēs varam pamēģināt arī kaut kādā veidā to labot, paņemsim vienu, redzēsim. Es gan neieteiktu izmantot ChatGPT bilžu labošanai, bet varam pamēģināt. Vai es varu mainīt? Es atceros, ka bija viens triks, kā to izdarīt. Jā, protams. Tā. Reģenerē. Šo bildi. Ja vajadzētu izmantot to dalī rīku. Tūlīt skatīšanās. Negrib viņš to darīt tā. Tūlīt. Tādā veidā. Es pateikšu tā. Ar ChatGPT ir dažas lietas, pie kurām ir vienkārši jāpierod. Un, teiksim, jūs varat redzēt, ka gluži tāda pat bilde man nesanāca. Sanāca kaut kas labāks. Es atceros, ka bija iespēja pārģenerēt to pašu bildi, kad viņš skatās uz katru pikseli un tiešām pārģenerē to pašu bildi, skatoties uz tiem pikseliem. Un tad, kad tā bilde ir jau saģenerēta, tad viena lieta, ko mēs varam darīt, ChatGPT, mēs varam izvēlēties, teiksim,
Uh, šeit mēs negribam, lai te tas būtu. Uh, un tad nodzēš paklāju. Un tad tādā veidā mēs varam arī rediģēt tās bildes, ko ChatGPT jau ir saģenerējis. Redzēsim, vai izdosies. Kaut kā arī. Paklāja vairs nav. Vienīgais, kas man diezgan bieži gadās, ja es mēģinu izmantot vienu un to pašu bildi un, teiksim, mainīt lietas daudzās vietās, pēc kādiem divām, trim izmaiņām sākās problēmas, ka viņš tās instrukcijas, viņš mēdz salikt kopā un ģenerēt kaut ko, ko es arī neprasu. Tā ir tā lieta, kas arī piemīt ChatGPT, bet, teiksim tā, mazās tādas lietas mēs varam izdarīt. Paldies. Tad nākamais ir vai no čata bildes taisīt, vai arī video roļikus. ChatGPT nevar, bet es zinu, ka ir rīki, kas var taisīt video no fotogrāfijām, no fotogrāfiju virknēm. ChatGPT to nevar, bet ir citi rīki, kas to var darīt. Daži rīki, kas var to darīt labi, daži ne tik labi, bet jā, tas ir iespējams. Bet ne ChatGPT, un es noteikti neesmu eksperts tajā jomā. Lai jums uzreiz to parādītu. Okay, no iPhone'os ir aplikācija Clips, ko es esmu izmantojusi. Jā. Tad ir vēl viens jautājums vai komentārs. Man ir ieteikts par atmiņas dzēšanu. Man ir ieteikts dzēst atmiņu, jo kaut kur stāstīja, ka tad ir labāk meklēšanas rezultāti. Ja runa ir par šo te atmiņu, kas šeit pa kreisi ir tie čati, tam nevajadzētu būt. Jo katra saruna ir tiešām atsevišķa. Bet, ja mēs runājam par to atmiņu, kas ir šeit, tad jā, tas noteikti varētu būt. Un, jā, jūs varat paskatīties, kas tur tajā atmiņā ir, un izdzēst to, kas nav nepieciešams. Vai nu vispār izslēgt, un lai šī atmiņa nebūtu attiecināmā uz visām lietām, ko jūs jautājat, un izmantot, teiksim, projektus, kur tiešām kontrolēt, ko tad ChatGPT izmantos savās atbildēs, ko tad viņš atcerēsies. Ja? Par to memory tas gan varētu ietekmēt. Jā, un tad komentārs tā mēs varam izdzēst arī ūdens zīmes par dzēšanu. Bilžu atsevišķu elementu dzēšanu. Jā, visticamāk. Vispirms mums vajadzēs kaut kādā veidā saprasties ar ChatGPT, lai tas pārģenerē tieši to bildi. Nevis sataisa man kaut ko, kas izskatās gan labāk, bet nav reāls, vai ne? Bet tiešām, lai tas pārveido šo pašu bildi, bija kāds triks, es tagad neatceros. Pārveidot šo pašu bildi, bija instrukcijas, tad viņš saģenerē tieši to bildi, un tad ar to bildi var strādāt. Jo pagaidām šo bildi mēs nevarēsim nekādā veidā labot. Paldies! Skatos, jautājumu vairāk nav, kolēģi. Jā. Labi. Paldies. Ok, tad tiekamies, milzīgs liels paldies arī Aleksandram un tiekamies nākamajās meistarklasēs ar Aleksandru. Un šis gads mums ir sācies ar digitalizācijas tēmām. Nākamajā piekdienā mēs runāsim par Google rīkiem. Jā, jaukas, priecīgs visiem brīvdienas. Atā!
Paldies, liels! Paldies! Visu labu! Visu labu! Atā!